Hansa meiteņu licejs Izseņas bijis viena no retajām mācību iestādēm, kas savas durvis vēra arī iebraucēju bērniem. Tie lielākoties Ziemeļāfrikas zemē nokļuva bēgot no kara šaustītās Eiropas. Viņu vidū bija arī Vairviķa Freiberga. Nu jau kā Latvijas prezidenta viņa licejā ieradās tipiskā mācību dienā, kad daudz viet vēl risinājās stundas. Šajā klasē tikai īsi pirms prezidents ierašanās risinājās angļu valodas mācību stunda. Mācības gan netraucēja simtiem skolnieču vērot prezidents ierašanos un arī izteikt vētrainu sajūsmu par augstākās amatpersonas vizīti. Prezidents ar skolniekiem un skolotājiem dalījās atmiņās par šeit pavadīto laiku un atgādināja, ka nopietni izturoties pret mācībām dzīvē nekas nav neiespējams. Tomēr īpaši skaļas ovācijas izpelnījās Vairviķis Freibergs piebildi par zēniem. Viņas mācību laikā te bija tikai meiteņu koledža, taču mūsdienās pēc vidusskolas izglītības iegūšanas nākamais akadēmiskais pakāpiens tiek sasniegts jau jauktās klasēs, un tas, kā izteicās prezidenti, dzīvi skolā droši vien padarīs daudz jautrāku. Tāpat kā daudzām liceja skolniecēm, arī Latvijas prezidents ceļš uz mūsdienās ļoti prestižo mācību iestādi nebija viegls. Man jau bija visas iespējas vispār palikt bez izglītības. Tas bija vislielākā mokām, kā daurātā mani vispār ieņēma skolā iekšā. Atsacījās mani pieņemt, jo nemācēja franciski. Šeit koledžā bija arī ļoti sīvs konkurss jāiztur, un es ļoti baidījos, ka nekā tikai pēc viena gada Marokā vai es spēšu to ļoti smago konkursu izturēt, jo bija ierobežots skaits vietu pa visu reģionu. Jo bija tikai toreiz 2 meiteņu skolas pa visu Maroku, kur varēja izglītoties. Taču vēlāk, kā to apstiprina atzīmi izraksti, kas rūpīgi saglabāti liceja muzejā, prezidenta bija labākā skolniece klasē un ar izcilību piedalījusies dažādos skolas pasākumos. Liceja skolnieces atzīst, viņām prezidenti ir lielisks piemērs tam, ka visi mērķi ir sasniedzami. And I work hard to be a president. Why not? It's a big wish of a little girl. It's like be a princess of some country. Vairviķa Freiberga savas vidusskolas apmeklējuma laikā arī atklāja goda plāksni pie liceja zinātnes centra, kas turpmāk tiks saukts prezidents vārdā. Jāpiebilst, ka tieši vidusskolā Vairviķa Freiberga arī uzrakstīja pirmo publikāciju. Tas nosaukums Zeme, kur Latviju nepazīst. Pēc oficiālās vizītes šķiet droši var teikt, ka vismaz Marokas liceja skolnieces pasaules kartē mazo Latviju tomēr varēs atrast. Toms Pastors, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija no Kasablankas, Marokā.